Sveiciens visiem! Mani sauc Darina un šis ir tāds spontānais vlogs. Es izlēmu, ka es gribu dalīties ar vietiņām, ko var apskatīt Latvijā vai Rīgā un vispār iedvesmot cilvēkus kaut kur doties, kaut kur iziet ārā, pamēģināt kaut kādas jaunas lietas. Un šis vlogs un cerams arī nākamie būs kā izaicinājums arī man, jo ir jau vasara, ir pirmā vasaras sestdiena. Un es sapratu, ka es vēlos apskatīt kaut kādas jaunas lietas, aiziet uz vietām, kas man jau sen ir atzīmētas to-do listā, bet kuras joprojām neaizgāju. Tāpēc ceru, ka šis vlogs jums arī patiks. Un pirmā mūsu pietura ir rododendru audzētava. Tā atrodas Babītē. Esmu tikko atbraukusi uz staciju. Un līdz pašai audzētavai ir jāiet apmēram 10–15 minūtes. Tikko iegāju iekšā, dabūju biļetīti. Biļetīti maksā 7 eiro maijā, jūnijā, kad notiek pati ziedēšana. Jūlijā, augustā biļete maksā 2 eiro. Bet, ja jūs esat Latvijas universitātes students vai darbinieks, jums ieejas biļetīte ir bezmaksas. Pati rododendru audzētava aizņem apmēram 12 hektāru platību, un tā ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijas valstīs. Pašlaik šeit var novērot kolekciju no 115 savvaļas sugām ar vairākiem simtiem šķirņu un krustojumu. Uz vietas ir arī iespējams iegādāties stādus savam dārzam. Dārza teritorijā ir izvietoti vairāki QR kodi ar audio gidu norādījumu. Pati to izmantojusi neesmu, taču uzreiz minēšu, ka būs nepieciešams lejupielādēt speciālu aplikāciju un audio gida valoda būs angļu valoda. Rododendru parks te ir tiešām liels, teritorija ir milzīga, ir vairāki celiņi, kur tu vari staigāt. Vienīgais labāk nebraukt tad, kad ir lietus, jo tie ir zemes ceļi un rezultātā jūs varat būt visi dubļos, bet tā rododendri joprojām zied. Tu vari atrast viņus dažādās krāsās - rozā, violets, dzelteņš, oranžs, balts. Tiešām tāda dažādība, un man patiesībā ļoti patīk, un es ļoti visiem ieteiktu. Protams, dārza teritorijā atrodas arī asfaltēti ceļi, bet daudzi skaisti un kupli rododendri atrodas nomaļāk no pašas galvenās ielas. Un tagad es jums gribu parādīt pašu skaistāko vietu šajā dārzā. Jūs tikai paskatieties, cik skaisti! Atradu arī nelielu un mīļu parku Japānas stilā.
dotajā brīdī esmu jau atpakaļ no rododendra audzētavas. Kopumā pavadīju tur apmēram 2 stundas. Priekš manis bija pietiekami, paspēja gan iziet apkārt visai teritorijai, gan pasēdēt pie ezertiņa, pabaudīt pusdienas ar skatu. Tagad esmu atbraukusi uz Ķīpsalu. Pat neticās, ka pēdējo reizi es pastaigājos pa šīm ieliņām 2,5 gadus atpakaļ, ka tā bija gandrīz kā mana ikdienas nodarbe, tāda neliela nostalģija. Staigājot pa šīm ieliņām, man uzmanību vienmēr piesaistīja šī māja. Viņas dizains, logi un interjers iekšā ir vienkārši fantastiski un skats uz Rīgu. Ja kāds nezina, tad Ķīpsala atrodas tās neliels mols, var nokāpt lejā pa trepītēm un aiziet pabaudīt skatu. Tāpat arī šeit atrodas restorāns, pati es tur nebiju, toties tur bija mani radinieki un pateica, ka bija ļoti labi. Viņi ēda tieši šajā laiviņā, ja tā var noteikt, laipiņā uz ūdens, un viņiem ļoti viss patika. Tas, kas mani priecē, ka Ķīpsalā ir arī vairākas smukas vietiņas, ko var pasēdēt, un viena no tām ir šī laiviņa ar skatu uz Zētorņiem. Nu ko, ir jau vakars, un mēs sapratām, ka patiesībā būtu forši apēst kādu šašliku. Un mums gribās, mums ir iespēja, mēs sapratām, kāpēc gan ne. Tieši tāpēc mēs esam atbraukuši, noteikti vieni no garšīgākajiem šašlikiem, ko mēs esam ēduši. Un tad aizbrauksim, uzcepsim un sestdienas vakaru pabaudīsim vienkārši ģimenes lokā. Ir jau 8 no rīta, es paspēju pamosties, pasportot, paēst, sataisīties, un šodien man plānos ir doties uz kafejnīcu, kur tev apkārt staigās kakīši. Es domāju, ka būs ļoti mīļi un jauki. Un beidzot mēs esam atnākuši pie mūsu kaki kafejnīcas. Kā jūs paši redzat, jau pie pašām durvīm var redzēt, kas mums sagaida. Iepši mūs sagaida kakīšu skulptūriņas, iepši mēs varam pamīļoties ar kakīšiem. Iekštelpas ir arī ļoti smukas. Jāmin, ka šeit patiesībā ir 2 stāvi. Pirmais stāvs un pagrabstāvs, pati kafejnīca atrodas pagrabstāvā, bet pirms jums tur atļauj ieiet, jums nepieciešams dezinficēt rokas, izlasīt noteikumus un apģērbt bahiles. Paši noteikumi ir diezgan pašsaprotami. Nevar raustīt kaķus aiz astēm, nevar viņus aiztīt, kad viņi guļ, un kopumā ir jārespektē šie dzīvnieki. Pagrabstāvā atrodas neliels muzejs. Jāmin, ka kafejnīcas vadītāja ir kaķu cilvēks, līdz ar to savas dzīves laikā viņai savākusi vairākas lietiņas ar kaķu motīviem. Vai tā ir keramika, vai tās ir skulptūras, vai tās ir somas, apģērbs vai pat juvelieru izstrādājumi. Kā arī jāmin, ka jūs nevarēsiet tāpat atnākt šajā kafejnīcā un apmīļot kakīšus, jebšu, ja jūs to gribat, tad jums būs jāsamaksā arī naudiņa. Pati kafejnīca ir diezgan gaiša, viss ir tādos
gaišos toņos, tu jūties ļoti mājīgi, fonā skan mūzika, bet jāmin, ka galdiņu patiesībā nav tik ļoti daudz. Līdz ar to, kādā momentā, ja ir liels pieplūdums ar cilvēkiem, tos var izķert. Uzreiz gribu minēt arī to, ka kaķi patiesībā šeit ir brīvi dzīvnieki, viņi staigā tur, kur viņi grib, jebšu viņu rīcībā ir veseli 2 stāvi un nav tā, ka viņi sēdēs pie jūsu galda un jūs izklaidēs. Galīgi tā nebūs, varbūt tā, ka jūs nosēdēsiet visu vakaru pie galdiņa un pie jums nepieies kaķis. Līdz ar to, ja jūs gribat viņus paglaudīt, jums ir jāiet un jāmeklē vai nu kur tie staigā, vai nu kur tie sēž un tam līdzīgi. Viena interesanta lieta, ka jūs nemaksājat par kafiju un kūku atsevišķi. Jums ir nauda 15 eiro apmērā, kurā ietilps kafejnīcas apmeklējums, 1 dzēriens un 1 ēdiens. Laikapstākļi galīgi nelutina šovasar, ir apmācies, ir lietus, ir vējš, bet toties brīvdienās vēl saulīti, kas nevar nepriecināt, jo gribās izzust to vasaras laiku, gribās pastaigāt tomēr šortiņos, bet šodien plānos vispār ir aiziet uz koncertu, kas notiks kultūras centrē Īmantu pagalmā. Uzstāsies dziedātāja Marta, kas viņa tāda ir, es nezinu, bet es domāju, ka būs tomēr labi. Koncerts jau ir beidzies un kopumā manas emocijas par šo vakaru ir pozitīvas. Es nenofilmēju, bet mēs arī paspēlējām galda spēles, parunājām kopumā, ļoti labi pavadījām laiku. Jauna diena, jauns pasākums. Šodien es apmeklēšu tautas deju koncertu. Es jau ļoti sen gribēju aiziet, bet nekad negribēju aiziet viena. Un šodien piedāvāja aiziet draudzene. Saucas Rotaļājies rotaļa. Atrodas, tā kā notiek VF kultūras centrā. Nekad šeit nebiju. Pirmo reizi uz pasākumu šajā ēkā. Redzēs, kā būs. Koncerts jau ir beidzies, viņš ilga 3 stundas, esam jau paspējuši atbraukt mājiņās, kopumā man ļoti patika, viņš bija sadalīts 2 daļās, pirmā daļa bija pati garākā, un tur bija lielāka dažādība
ar deju tipiem. Jebš tur bija tādas rotaļīgas dejas, lēnākas dejas, tādas tautiskākas dejas, ātrākas dejas. Savukārt otrajā daļā bija tieši vairums tādu rotaļīgu deju un bija mazāk kaut kādu tādu lēnāku deju. Es pat nezinu, kura daļa man patika visvairāk. Pirmajā daļā bija vairāk deju, kur es atceros. Es jau, diemžēl, neatceros nec nosaukumus, nec kā lai pastāstītu vairāk savas emocijas, bet kopumā tas bija tiešām mans pirmais tautu deju koncerts. Es esmu ļoti priecīga, ka es aizgāju. Es esmu priecīga, ka man parādījās tāda iespēja aiziet nevienai. Un es patiesībā rekomendēju, ka tu vienreiz savā dzīvē aiziet uz tādu koncertu un to pabaudīt, jo tas tiešām emocijas, tās izjūtas un tā atmosfēra ir pavisam savādāka nekā aiziet uz kādu teātrī, baletu, operu vai kaut ko tam līdzīgu. Tāpēc es no visas sirds iesaku. Es nezinu, vai jūs esat lietas kursā vai nē, bet šodien 10. notika Šein Klaba atvēršana Latvijā. Tas veikals atrodas pie Brīvības pieminekļa, un iepriekš varēja redzēt QR kodiņu, kuru varēja noskanēt un kļūt par klubu biedriem, kā arī saņemt e-pastu ar uzlūgumu uz atklāšanu. Diemžēl uz pašu atklāšanu man nesanāca tikt. Tagad ir 12 un brauksim, paskatīsimies. Man teica, ka tur jau kāds karina drēbes. Varbūt varēs atnākt un kaut ko paskatīties. Es izgājusi ārā no veikala, es nopirku šortus, tikai un vienīgi šortus. Es nezinu kāpēc, bet man patika patiesībā vairākas lietas. Un viņas it kā bija XS un S, bet es viņas piemēru. Tā kā es nezinu, tajos vārkos ielīd vēl pusotra mana roka, kaut arī tas ir S. XS izskatās tā, it kā tas būtu M. Un es nesaprotu, kāpēc ir tāda izmēru atšķirība. Rezultātā, diemžēl, nevarēju nopirkt vairāk. Arī man patika arī daudz vairāk lietas. Bet es vienalga esmu priecīga par šortiem. Es arī piedalījos konkursā, vajadzēja atrast vienu no lietām, kas ir ar sirsniņām. Es biju pirmā, kas to atrada, es dabūju 5 eiro kuponu. Rezultātā šie šorti maksā eiro ar kaut ko. Ir tā, kā viņi maksā standarta cenu, un tad ar klapu biedra svītru kodiņu tu vari dabūt atlaidi. Tāpēc ir jēga pieregistrēties, jo tev ir uz pusi pat vairāk atlaidīti. Uz šīs nots arī pienāca šī vloga beigas. Es ceru, ka jums patika. Un man liekas, apmeklēt diezgan daudz interesantas vietas, kas jums varētu patikt, un mums varētu doties. Un man ir plānos nofilmēt vēl vairākus video no ceļojumiem, no kaut kādas apskates vietiņām, kā arī nedaudz arī citi plāni. Es ceru, ka jums patiks, tāpēc es būšu ļoti pateicīga, ja jūs uzspiedīsiet laiku šim video, ka jūs ar to padalīsieties, jo tas nozīmē, ka es vēl vairāk centīšos redzēšu, ka mani video jums patiesībā patīk, ka jūs vēlaties viņus redzēt, un tas nozīmē, ka tie arī būs. Tāpēc, lai jums jauka nedēļa vai jaukas brīvdienas!